Vispirms es gribēju paldies šīs konferences organizatoriem, gan savā, gan kolēģis vārdā, un kas vai neteiksim jau tādā ar vērienu arī ir ķērušies vācu draudzes kapsētas sakārtošanas šiem te projektiem, ko mēs jau tā kā redzējām, bet es reizē arī gribētu pateikt paldies tiem CS bijušajiem muzeja kolēģiem, kuri gan pagājušā gadsimta beigās, gan Dace Puķīte, gan Solveiga Upīte, gan Māra Baķa un citi, vai ne, kuri ir vai nu kādu atsevišķu šo te kapa vietu kaut kādā veidā darījuši sabiedrībai atkal zinām un pieejam, ja piemēram Daces Puķītes Solveigas Upītes 1989. Gadā iznākusi grāmata par Pirmā pasaules kara un Latvijas atbrīvošanās cīņās kritušajiem pieminekļiem. Tāda veida izdevums bija pirmais, vēl pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas. Mēs ar Daci Cepurīti šai tēmai vairāk tā pievērsāmies savu zinātnisko darbu, tādu pētniecības gaitā, gan interesējoties par medicīnas vēsturi, kurorta vēsturi, izglītības, fotogrāfijas, un praktiski tā mūsu darbība attiecās jau gandrīz galvenokārt tikai uz 21. gadsimtu. Un viss jau iesākās ar skaistu lielu jubileju 2006. gadā, kad CS atzīmēja 800 gadu jubileju. Tad, vai neteiksim, arī tāda pastiprināta interese bija no vācu-baltu šiem te piederīgajiem, un viens no pirmajiem cēsīs arī ieradās toreiz pensionējies inženieris Meinhards Marnits, un viņš bija jau Latvijā vairākās citās vietās, Limbažos, Rūbenē, vēl bija jau sakopis savu, kā saka, apzinājis senču dzīves vietas, senču kapa vietas, un arī vai ne interesējās par kādreizē tirgotājiem, pilsētas galvas Mihaila Marnica kapa pieminieku. Viņš bija ārkārtīgi priecīgs, atnāca pie mums uz darbu un stāstīja, ka atradis šo sasisto krustu un tādu. Un pēc 2 gadiem viņš ieradās, pats bija, viņi brauc regulāri ar sievu, ar sievu Brigiti uz Latviju tādā furgonā, un bija līdzi visi vajadzīgie instrumenti, improvizētu šo te trejkāju sataisīja un atjaunoja sava, vai neteiksim, senča pieminekli. Iestādīja tur blakus arī 2 buksīšus, vai ne, tos krūmus. Viens jau tūlīt pēc, kā saka, dažām nedēļām pazuda, bet viens vēl joprojām zaļo. Tā, šis ir, varētu teikt, tāds pirmais 21. gadsimtā atjaunotais piemineklis. Kā jau Gundars pieminēja, būtu labi, ja tādi piemēri mums būtu arī vairāk, bet ir arī pietiekami. Nākošais, pa kuru tā arī mēs vairāk arī esam savulaik skatījušies, tas ir aptiekārs Georgs Trampedachs, un viņš ir interesants personībā. To pirmkārt viņš ļoti ilgstoši bijis ir Cēsu pilsētas galva, gan vai neteiksim birģermeistars, gan pilsētas galva. Viņš pārdzīvoja to periodu, kad vai neteiksim tika reorganizēta šī te pašvaldības sistēma, kad likvidēja rātes un izveidoja pilsētas valdes, un ja jūs tā pastīsies tos viņa darbības gadus un pēc tam paskatīsieties
kaut vai paņemsiet Daumantu Vasmaņu grāmatu un pastīsieties, kas tai gados ir Cēsīs noticis, tad arī bijis vai ne Trampedaks. Kaut vai neņemsim to, ka Cēsim cauri ir dzelzceļš izbūvēts, vai ne, teiksim, tāda. Un viņš savulaik skaitījās visilgāk, vai ne, bijušais pilsētas galva Baltijā. Šeit jau pieminēja interesanti arī, vai ne, par šo te Bērzainas ģimnāzijas dibinātāju Augustu Holanderu un par viņa dzimtes kapiem. Un man burtiski šajās dienās arī atrakstīja jau minētā Gezine Švarca, Holandera, tā radiniece, un viņa arī teica, ka šonedēļ Lineburgā notiek konferences, kur viņa arī uzstāsies par šo te Bērzainas ģimnāziju, par ģimnāzijas izveidotājiem, par šiem te arī audzēkņiem, un atpakaļ ceļā tur ir arī kolēģi no Latvijas Nacionālās bibliotekas. Viņa šo te bildes oriģinālu atsūtīs uz Cēsu muzeju. Tā kā būs arī šis šī fotogrāfija, viņa paliela fotogrāfija 19. gadsimta uz kartona. Un šeit vienīgais nav arī pieminēts, ka Holanders bija Cēsu pilsētas goda pilsonis. Šeit vai nevar redzēt, jau pieminētie kādi tie kapi izskatījās, un blakus ir arī šogad apritēja septembrī 150 gadi, kad Bērzainē pie ģimnāzijas bija izveidots šis bronzas krūštēls, ievērojams, viens no ievērojamākiem 19. gadsimta tā laika vācu tēlniekiem, Rudolfs Sīrings, ir veidojis šo, ir tāda iecer, ka varbūt arī varētu šo te krūštēlu atjaunot. It sevišķi, ka tāda jau doma bija 30. gados Cēsu muzeja darbiniekiem un tādiem aktīviem sabiedriskiem darbiniekiem Cēsīs. Nākošais interesants arī pedagogs ir Cēsu apriņas skolas inspektors Kristiāns Bēms, un redziet viņa dzimšanas un miršanas gadi. Abi divi tā kā šogad ir 200 gadu aprit no dzimšanas, un tagad, vai neteiksim, rudenī aprit 135 gadi kopš nāves. Un pie visa tā, vai nevarētu teikt, ka mēs ar tādu zinām gandarījumu, kā pirms dažiem gadiem, pateicoties arī tādiem tēlnieku Matijas Jansona pretīm nākšanai, ka mums izdevās šo kapa pieminekli savest kārtībā. Un Kristiāns Bēms ir bijis ļoti daudziem Latvijā pazīstamiem cilvēkiem skolotājs, gan Veidenbaumam, gan Edvardam Veidenbaumam, gan Edvardam Treimanim Zvārgulim, arī, vai neteiksim, Latvijas 20. 30. gadu pazīstami universitāšu mācību spēku, kā folklorists un sinologs Pēteris Šmits ir mācījies pie Kristiāna Bēma, gan filozofs Pēteris Zālīte, gan arī pirmais augstskolas pagaidu rektors un pirmais universitātes rektors, mākslas vēsturnieks profesors Ernests Felsbergs. Un tad, kad 1926. gadā sanāca, kā tad, varētu teikt, salidojums bija bijušajiem apriņas skolas beidzējiem, tad profesors Pēters Šmits bija tas, kurš skolas audzēkņu vārdā runāja pie Bēma kapa. Ir interesants materiāls ienācis no Kristiāna Bēma
radiniekiem dzimta šeit arī pirms vairākiem gadiem, vēl pirms pandēmijas viesojās, ir arī fotogrāfiskais dokumentu materiāls, jo tai paudzē ir vairāki pedagogi. Arī viņi zināmā mērā ir saradojušies ar holanderiem, un to arī var labi redzēt arī šajā te Vācu draudzes kapsētā. Nākošais ir, kā Bēms viņu raksturoja, pedagogs, kurš ir ar iedzimtu talantu, tas ir Mārtiņš Frīdvalds. Viņš bija dzimis Viļķenes pagastā, vēl kad nebija atcelta dzimbūšana, muižas dārznieka ģimene uzvārdu tikai vēlāk ir dabūjis, bet izglītību labi viņš ir dabūjis ar Limbažu apriņķu skolā, un 23 gadu vecumā viņš atnāca uz Cēsīm, baznīcas sērģelnieks, kantors, priekšdziedātājs, un drīz vien viņam arī uzticēja elementāru skolu, kas ir Zēna elementāra skola Torņielā, kuru par savu sākumu skaita arī pirmā Cēsu pamatskola, un viņš ir bijis apveltīts arī ar ļoti daudziem talantiem, ir nodibinājis pirmo vīru dziedāšanas biedrību Cēsīs, arī, vai neteiksim, piedalījies ir apkārtnē dažādos šajos te koncertos un dziesmu svēkos, var sakot, korsdziedāšanas pamatlicējs Cēsīs, un arī viņam ir ļoti kaligrāfisks rokraksts bijis, to ir vairāki uzsvēruši, un kad pirms dažiem gadiem atvēra Jāņa baznīcas torņa bumbu, tad bija, vai neteiksim, tai bumbā kapsulas vēstījums, ko ir rakstījis Frīdvalds. Šeit ir vēl viens pedagogs izcils, kura apglabāti arī vairāk viņa piederīgi, tur dzimtas kapi, tieši paša Paula Šaca piemineklis nav saglabājies, bet, domāju, ka, teiksim, laika gaitā to identificēt varētu, zināms, ka viņš ir šajos kapos apglabāts. Nākošais ir ļoti izcils arī latviešu sabiedriskais darbinieks, pedagogs un literāts Kārlis Millers, jeb, vai neteiksim, literārais pseidonīms Zariņu Kārlis, kurš ir bijis Kronvalda Atta līdzgaitnieks, un pēc Kronvalda nāves viņa darba turpinātājs Vecpiebalgā, un pēc tam, vai ne, atvēra šeit Cēsīs privāto reālu skolu, un miris ir 1911. gadā, un tad, kad novembrī un 3. decembrī viņu apglabāja, tad no Jāņa baznīcas viņu audzēkņi, un arī, tā kā viņš bija kādu brīdi bijis pažarnieku, priekšnieks pažarnieki, no baznīcas līdz kapiem aiznesa uz pleciem zārku, nevis kā tolaik bija ierasts veidā katafalku, lāpām tādas goda sardzē stāvē. Un interesanti, vai ne, tajā šīs dienas tādā arī diskusija, tai tematikā, tur, vai ne, man liekas, Dzimtenes vēstneša žurnālista, bijis visu laiku paraugs, vai neteiksim, tādai nacionālai stājai, un tikai, vai ne, uzzinājuši, ka viņš ir piederējis vācu draudzei tajās bērēs. Tā kā šeit, kad piecels to kapakmeni, tas ir identificēts, kad zem tās tūjas ir, ka tas ir Kārļa Millera kaps. Žēl, ka tas neizdevās šogad, kad tā apaļā dziesmu svēku visi 150 gadi, bet, kā saka, apzināts ir
Nu, un vēl tāds arī ar cēsīm un, teiksim, gan draudzi, gan ar šo te skolu saistīts Gotkārds Firhūvs, kurš arī ir bijis novada pētnieks saistībā, vai ne, teiksim, ar tādās diskusijās ar visu to vendu izcelsmi tāda, un ilga draudze viņam ir uzlikusi. Tās ir viena pieminekļa krusta abas pamatnes, abas puses. Šeit ir arī ļoti, vai neteiksim, interesanti skolotājs, kurš vai ne gan uz cēsīm vai 1880. gadā atnāca nevairs kā skolotājs, bet jau kā fotogrāfs, pirmais latviešu diplomētais fotogrāfs Kārlis Andersons, un blakus tajā labajā pusē attēlā ir redzams, kad ir jau izceltas šīs paceltas, paaugstinātas ir kapa tās plāksnes, un fotovēsturnieks Pēters Korsaks, kā saka, uzstādīja savam amata brālim šādu te zīmi. Šeit var redzēt, ka Andersona kapi 12. gadā ir iegrimuši, lai gan tie nav tie vēl bēdīgākie, jo tur pagājušā gadsimta beigās mēs muzeja darbinieki tā kā attīrījām, bet tā mētra tik ātri pārņem tos kapus, ka vai neteiksim, redzams ir Pēters Korsaks ar dzīves biedri pieminieku atklāšanas brīdi. Mēs tā parasti sakam cēsu kapi, tur ārstu skolotāji, bet var teikt, ka cēsu tie vācu draudzes kapi arī ir ievērojami fotogrāfu kapi, un šeit ir tēva un dēla Ludvigu Borēvicu kapa vieta, un pateicoties pagājušajā gadā iegūtajiem sarakstiem un plāniem bija iespējams identificēt, ir zinām, ka viņi ir apglabāti, bet bija iespējams precīzi to identificēt. Varētu teikt tāds laimīgs gadījums. Un zināms, ka šajos kapos ir apglabāts pirmais pastāvīgais cēsu fotogrāfs Gustavs Cīmens, kuram pateicoties cēsis tajā laikā, kad viņš darbojās, bija aiz Rīgas otra visvairāk fotografētā pilsēta, kas mums dod tādu, vai neteiksim, priekšstatu par cēsiem. Viņš arī Baltijā pirmais dabas katastrofu fotogrāfs. Viņa vieta nav zinām, mēs zinām, ka viņš ir šajos te kapos apglabāts, bet var jau būt, ka pieceļot kādu krustu, kādu plāksni, jeb kaut ko nāk, ka varētu būt arī to kaut kas atšifrēt. Un nākošais ir kinooperātora un fotogrāfa Jāņa Doreda vecāka kaps. Šeit gan apglabāts ir tēvs, māte ir Maskavā apglabāta, bet iekalti viņas vārdi. Un šo te pieminekli arī par saviem līdzekļiem atjaunoja fotovēsturnieks Pēters Korsaks. Nākošais, jau sāksies tāda medicīnas tēma, ir medicīnas doktors Johans Gabriels Eislēbens, tur ir arī viņa dēls apglabāts, ļoti interesants tāds piemineklis. Eislēbens ienāca no Mārcienes un gribēja cēsīs atvērt augsta ūdens dziedniecības iestādi. Nevar būt tā kā viņa darba turpinātāji, kas vai neteiksim tādu kūrortu, bet viņam vairāk rūpēja, ka tas būtu pieejams mazturīgajiem, kas nevarētu vai neteiksim atļauties maksāt vai neteiksim par pavadīšanu laiku kādos jūras kūrortos, bet tas būtu pieejams cēsīs. Kā jau minēju, to darbu ļoti labi turpināja Georgs von Meijers, un šeit nav pieminēts, ka viņš ir arī cēsu godapilsonis,
un viņš bija mācījies tās Prisnica metodas un Cēsu pils gravā, tās ierīkoja tās estakādes, plaši vai ne popularizēja augstu ūdens dziedniecību, bija tāda doma, ka no galvaspilsētas Pēterburgas un citām vietām brauks tie atpūtnieki, vairākus gadus darbojās, izdeva arī, varētu teikt, ceļvežu, un balstoties uz šo te kurortu izveidi, ir arī izdota pirmais Cēsu turisma plāns 1842. gadā. Un daudz no tās, vai neteiksim, tādas turisma infrastruktūras, Alekšu parkā, Pils parkā, tas ir pateicoties Georgam Meieram. Te var redzēt 2006. gadā pieminekli. Mēs ar Daci gribējām tā kā viņu paši piecelt, bet tas mums tā neizdevās. Un tā vienā talkas dienā to ir paveikuši domas vīrieši, Cēsu domas vīrieši, vai neteiksim, to piecelt to pieminekli. Meiera darba turpinātājs, arī Cēsu goda pilsonis Johans von Brikners. Paša Briknera piemineklis nav saglabājies, bet, vai neteiksim, tie ir dzimtes kapi, un ka bija 2006. gadā sakarā ar CS800, man liekas, ar CS800 gadu tieši tā bija izstāde Cēsu bibliotekā, tur bija Nacionālā biblioteka, bija savus materiālus piedāvājis, un tur bija Briknera goda pilsoņa tas diploms, tā kā, vai neteiksim, arī kādreiz varbūt var pievienot tajā kapu sarakstā. Un arī šeit ļoti maz pieminēt, vai neteiksim, ka ārsts, dzejnieks Aleks Adolfī, viņa tie kapi atrodas, dzimtes kapi atrodas tūlīt, kā ieiet pa kapu vārtiem kreisajā pusē. Šeit vēl ir radiniece, Baltvācu sabiedriskā darbiniece Renāte Adolfī, kura vai nefinansē to kapu labiekārtošanu, bet tos darbus vai ne praktiski organizēja atkal Pēteris Korsaks ar savu dzīves biedri, kuri tur darbojās Domus Rigenzis, un tad vai neteiksim ir sakop. Un šeit mazliet tā atkāpe, viena no Adolfī dzimtas piederīgajām ir apglabāta Cēsu tai piemēri 20. gadsimta sākumā iemērītajā jaunajā daļā. Lai nebūtu tur jāmeklē, viņa iekala šeit šajā te plāksnē viņas vārdu, un līdz ar to te arī tas gadījums, ka tur viņa reāli tur viņa neguļ, viņa guļ vai neteiksim tai kapulis kaut kur tālāk. Šeit ir pilsētas ārsts Ādolfs Vībeks, par viņu ilgu laiku bija aizmirsts. Mēs tā kā Cēsīs, bieži vien pieminam, ka Cēsīs ir turku kapi, ja? Tad Ādolfs Vībeks mira, inficējoties ar tīfu, ārstējot šos te turku kara gūstekņus. Šeit jau šodien tā kā arī mazliet parādīja arī ārsta Karla von Petersena kapa vietu, arī viņš ir nākamais, vēl pa starpu bija viens no cits vēl pilsētas ārstiem, un šeit ir atkal Cēsu apriņķa ārsta Pētera Vilhelma Gēdgena kapakmens, tā koka māja priekšplānā, tā ir tā cēsniekiem teikt, tā šūnu māja, kur ir, vai ne, tur Rīgas ielā, vai ne, pretī Eiroskor veikalam. Interesanti, Gēdgens bija arī ļoti aktīvs sabiedrisks darbinieks, un viņa laikā Cēsīs notika
4 Vidzemes ārstu biedrības ārstu dienas, jeb kā viņi teica, kongress, kurš sabrauca no visas Vidzemes, no Latvijas, Igaunijas daļas, no Pēterburgas, un kur tika apspriesti gan aktuālie, vai neteiksim tā varētu teikt, ārstu sadzīves apstākļi, medicīnas, jaunākie tur ķirurģiskie instrumenti, tad vai neteiksim, un Cēsis pat divreiz pēc kārtas tika izvēlēts, jo tajā nākamā gadā atvēra leprazoriju, un līdz ar to vai ne tāda ļoti interesanti. Un šeit ir viens no radiniekiem tā kā taisījās braukt 20. gadā apsekot tās vietas, bet sākās visa pandēmija, bet viņš atsūtīja vismaz tās ģimenes dažas bildes, un tas ir tas retais gadījums, ka mēs te varam arī redzēt to Gētgena ģimenes mājas pagalmu, un arī tas Sirmais kungs tur labā pusē, tas ir pats apriņķa ārsts. Vēl viens interesants personība, 35 gadus, viņi jau tā, teiksim, sāka 1897. gadā un beidza praktiski 32. gadā. Tas ir Vilhelms Lents, tur ir arī viņa bijušā māja Gaujas ielā 16. Tagad to māju neatpazīst, tā ir apmestā, ir Padomju Druvas, vēlāk Druvas un Jāņsētas 3-stāvu ēka, bet tā bija Lents māja, un Cēsis kauja laikā 1919. gadā tur atradās kauja laikā 5. Cēsa pulka štābs. Arī viņa šis kapakmens ir palicis, un tā kā 32. gadā rakstīja nekrologu, tā jau atzīmē, ka Lents ir ļoti bijis arī iecienīts Latvijas sabiedrībā, viņš arī ir šo te Vācu sabiedrību pārstāvējis pilsētas domē. Bet vēl kas ir interesants, taisni uz cilvēkiem, kas interesējās par baltvācu vēsturi, par vācu-baltu tiem likteņiem arī kapsētās. 1906. gadā dzimis ir viņa dēls Vilhelms Lents, kurš ir sastādījis Baltiše biogrāfiše leksikonu, un arī rakstījis par Plettenbergu un viss pazīstams vēsturnieks. No tās dzimtas. Šeit ir novadpētnieks Ernests Ķivuls, arī, vai neteiksim, kas ir ļoti interesanti. Pirmos arī ceļvežs ir 20. gadsimtā, tāds īsts tāds turismu ceļvežs rakstījis, un arī vadījis to Vendenša Heimatkundes muzeju, kur daļa materiāli gan Cēsis muzejā, gan Nacionālajā bibliotēkā un citvietā krātuvēs. Un vēl var pieminēt arī mediķi Augusts Smilga, tā pielikām, kā noskatās uz savu apgāsto pieminekli, un kā tāda skaista vīzija, vai ne, ir savulaik Baltijā modernākā sanatorija ar elektrību, vai ne. Tagad, vai ne, tur arī droši ir drupas, tā kā saka, bet tāds bija arī Augusts Smilga sabiedris darbinieks. Un vēl pieminēja, te jau arī pieminēja, ka arī pamazām tiek sakopti karavīru kapi, Pirmā pasaules karā Vācu un Baltijas zemesardzes, te ir viens arī no cēsnieka Krēmera kaps. No mūsu tā prezentācijas, tas ir ārpus tēmas, tas jau ir pareizticīgo kapos, bet, ja mēs tas skatās kopēji, tas ir ģenerāļa Jāņa Apiņa kaps pieminētais. Un
Te ir 2016. gada talkas, un gribētu, vai būs vēl kāda diskusija uzsvērt, ka ārkārtīgi svarīgi, ka tiek CS sabiedrība iesaistītai talkās, gan kad bija pašvaldība darbinieki, gan kad bija skolnieki, un arī, vai ne, teiksim, pašā sākumā, kur es nepieminēju, rādīju šo te Mārtiņa Frīdvalda kapa pieminekļa atjaunošanu 2012. gadā. Tā bija ļoti jauki, ka uz to atjaunoto pieminekli arī no viņa tās vadītās, tagad varētu teikt mantinieces skolas, pirmās pamatskolas, tur bija bērnu ansamblis, koris, kas, vai neteiksim, uzstājās. Un es teicu, ka notiek arī kādreiz brīnumi un tādi, un šeit pagājušā gadā izdevās dabūt Cēsu vācu draudzes kapu plānu, tā daļa, kas ir piemērīta 1902. gadā, un te ir pārpa 250, kur, vai neteiksim, precīzi ir vietas, kas ir iemērīts dabīgi, tur ir kaut kādas nobīdes, tur var redzēt, te var būt ka tā lieta, ka var zinām kaut kādu sistēmu atšifrēt, pēc kādas, vai ne, tas ir veikts, un pateicoties šim te plānam, bija arī iespējams identificēt jau pieminēto fotogrāfu Borevicu dzimtas kapa vietu. Un saistībā, vai neteiksim, ar šiem te sarakstiem, tas ir ļoti labi. Bet mazliet, vai neteiksim, tāds rūgtums ir par to, ka praktiski līdz pat, pāris gadus atpakaļ, līdz 20 gadiem, viņi kaut kur šie te dokumenti glabājās vai vienā no Cēsu draudzes, kur, vai neteiksim, mainījās apsaimniekotāji īpašnieki, un tas varētu teikt, salīdzinoši par kādiem grašiem tika atdots uzpircējām, vai ne? Tas bija laimīgs gadījums, ka Cēsu muzejām izdevās šo iegūt. Un praktiski tur, kā jau Gundars arī teica, ja ir zināma kaut kādi atsevišķi pieminekļi, tur var daudz identificēt, dabīgi ne visus, tāpatās arī uz šo te jaunāko daļu, tur ir 250, vai neteiksim, tie, ka saraksts ir klāt, labi, ka viss tas nāca komplektā ar šo sarakstu, un interesanti tāda piebilst, vai ne tā doma, ka tas lielais lūzums ir bijis tādā 39. gadā, praktiski jau pēc Pirmā pasaules kara, jo zinām, kā bija, vai neteiksim, daudzi, vai neteiksim, vācu tautības Cēsu un apkārtnes iedzīvotāji bija spiesti atstāt Baltiju, un, vai neteiksim, tur pēc tam atkal visu agrāru reformu un tādu, un var redzēt, ka tā kapu kopšana jau sāka nīkuļot 20. 30. gados. Dabiski tas nebija tādā vandālisma veidā, bet, kā saka, to var redzēt. Tas mums tādi īsumā mūsu ar Daci Cepurīti kopējās prezentācijas.